Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas raidījumā Pa ceļam mūsu viesis Agnese Zeltiņa. Sveiki! Sveiki! Kāpēc cilvēki brauc uz Holivudu? Es saprotu, kāpēc aktieri brauc uz Holivudu, kāpēc filmu cilvēki brauc uz Holivudu, kāpēc mums normāliem cilvēkiem jābrauc uz Holivudu? Tāpēc, ka katrs sevi cienošs ceļotājs grib savā albumā to bildi ar to Holivudas burtu uzrakstu. Un tad viņi tur izmeklē vislabākās vietas, tad viņi paņem tos burtus rokā un tad tā un tā, un tad viņiem ir tāda bilde, un tad viņi var atrādīt. Kur tur jāstāv ir? Tur ir tādas serpentiņu, tādi celiņi maziņi, kurus esmu tagad jau izmācījusies, kur visus turistus latviešu vedu. Tad var tikt tiem burtiem burtiski ļoti tuvu klāt, kaut kādas, nezinu, pārsimt metru attālumā. Bet, principā, tur pieskarties kino industrijai tāds normāls cilvēks vienkārši no ielas taču nevar. Atkarībā kā paveicās. Īstenībā var aiziet uz labu restorānu un satikt Gaju Ričiju vai Scarlett Johansonu. Tā tur vispār nav problēma. Pat nevajag tur kaut kādā rindā stāvēt vai kaut kādā īpašā vietā iet. Nē, uzdurties tur var dejebkam. Es atceros, tikai jāpazīst. Ir jāzina tās vietas. Tās es arī atpazītu, un jāzina vietas. Jā, jāzina vietas. Piemēram, tur tās Runyon Canyon kalns, kur visi iet staigāt ar saviem suņiem, tad tur visi vēd savus suņus un visi iet tur arī skriet un hikingot un jogot, un tad tur var satikt ļoti daudz. Piemēram, tad, kad bija pirms 2 gadiem Oskara apbalvošanas ceremonijas diena, tad no rīta tur pastaigājas Natālija Vodjānova ar savu vīru, un pēc tam es skatos, ka tur pa kalnu skrien tādām melnām brillēm un ļoti līkām kājām tāds vīriņš, un es domāju, kas tas tāds ir, un tad viņš kaut kā pieskrien tuvāk, un es skatos, tas ir Ben Stillers, kurš pēc 3 stundām turpat Holivudas bulvārī kāpj uz skatuves un dod kaut kādu nomināciju. Tā kā viņi tur viss ir. Un tad tur arī aiz katra krūma sēž paparacī. Tos gan... Ja viņi slēpjās. Patiesībā sakot, bija tā, tad, kad es ieraudzīju restorānā Gaju Ričiju un jautāju administrātori restorānu, vai tas tiešām ir viņš, tad viņi teica ļoti tādā korektā tonī, ka mēs ziņas par saviem viesiem nesniedzam. Un apmēram meitenī domājiet, ko jūs gribat, vai ir vai nav. Un tas man ļoti patika. Jo, ja viņi tiešām tādas ziņas sniegtu, tad tur uzreiz būtu bars un tie cilvēki nevarētu normāli atpūsties. Skaidra lieta, es pieļauju, ka šādu te korektumu varētu mācīties arī Latvijā. Jā, tie, kuri pārdod ziņas. Labi. Neskaitot Holivudu. Principā jau cilvēki brauc uz Losandželosu. Ja cilvēki brauc uz Holivudu. Es domāju, ka gan, principā jau viņi ņem tur klāt vēl tur Lasvegas un kur tik visu to tuvāko apkaimi. Absolūti klasisks ir aizbraukt uz Lasvegasu. 2 vai 3 naktis, 2 vai 3 šovus. Ēst tur nav ko. Labi, aizlidot var uz kanjonu. Tad atbrauc uz Losandželosu, 2-3 naktis Losandželosu. Un tad īstenībā sākās vislabākais. Tad tu brauc uz San Francisco. Jā. Un tu brauc uz Napu. Un tu brauc uz Vīniem. Vai tas ceļš Losandželos, San Francisco arī ir nobraukts? Tas nav nobraukts, bet tas ir nolidots. 2001. gadā es biju San Francisco pirmo reizi, un tad arī mēs izbraukājām tos visus Moldāviju vīna dārzus. Vēl labāk ir braukt no San Francisco puses. Tas ceļš ir gar jūru, un tad, kad tu brauc no San Francisco puses, un ja tu nesēdi pie stūras, tad tu esi pie pašas jūras. Pie okeāna? Jā, pie okeāna. Tas ceļš ir brauc atpakaļ. Turp, es neatceros, kā mēs aizkulāmies, bet atpakaļ. Ja arī ar mašīnu, es nezinu, tur ir braukāts un braukāts turp un atpakaļ. Bet pašā Losandželosā. Losandželos jau nav Losandželos. Losandželos downtownā praktiski neviens dzīvo, nekāds uz turieni. Tur pēc 6 vakarā ir briesmīgi, tur vispār ir ļoti neumulīgi. Tad, kad aizvers visi ofici ciet, un tad, kad vējš sāk pūst atkritumus, un tad, kad tur iziet ārā bomži un visi dīleri, tad tur tā diezgan, scary tā. Labi, bet tātad Losandželos pati nav nekas. Ir ciemi, mazie ciemi. Kuri ir tie ciemi, kas pašai, sirds? Ko jau pieminējām pirms sarunas, tas Venice Beach ciems, Manhattan Beach, tad Hermosa, Redondo un tas viss, kas ir ap okeānu. No Santa Monikas. Santa Monika, protams, kā tāda vispopulārākā vieta, vistuvākā, visātrākā, bet tur tas brīnišķīgais lobsteru bārs, kas ir okeāna krastā. Tu sēdi un skaties pa logu. Jā, okeāns gan tur ir stipri netīrs. Skaties, kā migla nāk. Miglu es tur neesmu nekad sagaidījis. Es slavenā Losandželos miglu. Es laimīgi, tu neesi redzējusi kas tā tāda? Miglu. Es zinu slaveno lietu. Šausmīgi augsta migla no okeāna. Konkrēti, tu vari sēdēt tajā pašā lobsterbārā vai Manhattan Beach tur uz moliņa, vai ne?
un skatīties, kā tev veļās virsū ļoti augsts gaisa. Es esmu redzējusi vali tur, un es esmu redzējusi visu kaut ko, bet to miglu slaveno nē. Okay. Bet kādas vēl tādas mīļas vietas, kuras var rekomendēt Losandželosā? Downtownā ir tā 3. iela, kur ir tirdziņš un kur ir vislabākie augļi. Viņi pat ir tur labāki nekā Farmers marketā. Tā man patīk, tā 3. iela tur staigā. Tur ir arī ļoti labs standartam tas jumts, standarta viesnīcai jumts, kur var pasēdēt un paskatīties zvaigznēs vakaros. Nezinu, es ar kājām esmu izpucējis visu. Es ieteiktu noteikti Sunset Boulevāru izstaigāt vienkārši, nevis izbraukāt. Amerikā taču neviens nestaigā ar kājām. Staigāju gan, nav tik traki, bet... Turisti. Turisti. Un vēl tie, kas staigā, visas ielas kladītais atzīmē, bet Farmers markets, protams. Un nezinu, viena tāda mīļa vieta man ir, protams, Runyon Canyon, kur vajag izstaigāties. Tur var staigāt stundām. Tur var arī jogot 3 reizes dienā pilnīgi pa baltu velti. Mums gan skolotājs vienā jogas nodarbībā noķēra čūsku, tā kā tie, kuriem ir bail no klabotu čūskām, tiem es tur neieteiktu iet. Tās tur ir. Nezinu, katram jau pašam ir tur tādas mazas saliņas. Viņas ir visur atrodamas, tādu uzskaitījumu es nevarētu nosaukt. Farmers market, tad tu neizskaties pēc liels ēdājas. Tiešām nē? Piedod. Izskatos gan. Es esmu tāda baudītāja, man patīk... No visam pamaz drusciņai. Es tur ļoti iemīlēju tāju virtuvi un arī pateizraus visādiem karī. Farmers market varbūt ir visā Amerikas, Kalifornijas krastā vislabākā ēšanas vieta, un tur ir vismaz 11 labas ēšanas vietas, un visas bufetes vienkāršās, demokrātiskās. Bet tur arī tās sejas ir, tās pareizās sejas arī iet uz Farmers market. Sejas nē. Viņi iet uz labajiem restorāniem. Kad tur neviens necieš, tas tāds proletariāta vieta, tāds middle class un tā. Rodeo Drive, tur tā kā vairāk. Tur sejas, man liekas, iet. Bet man atkal tā vieta vispār nešķiet, ievērības vērta. Tusiņš viesnīcās? Viesnīcās, daudzās viesnīcās, jāsākot ar to pašu veco Beverly Hills hotelu un tagad Filipam Starkam ir tā jaunā viesnīca. Es nezinu, tagad neesmu bijusi tur pēdējos 1,5 gadu. Daudz tur tādas vietas, bet es pa tām glamūru vietām kaut kā tā nedaudzījos. Bet salīdzinoši Kalifornija ar tādu visu rietumu krastu, salīdzinoši ar austrumu krastu, vai ir bijusi iespēja tā salīdzināt? Mēs 2001. gadā, tad, kad bijām tūrē ar izrādi, bijām 20 pilsētās Kanādā un Amerikā. Tad mēs izbraukājām tur sākot ar Ņujorku, tad tiešām beidzām ar San Francisco, Losandželos, tad aizlidojām uz Floridu un bijām arī Monreālā, Toronto. Man, principā, no Amerikas patīk Čikāga, Ņujorka, kaut kas Čikāgā man ļoti patīk. Tā ir lielpilsētas. Jā. Tur ir fantastiski lauki, bet vienkārši nav sanācis. Tādi lauki, Ņūdžersī, man uztver ir lauki tur. Ir arī tādi lauki, kā, piemēram, Toskānā jau arī ir lauki. Jā, Napas ielē attiecīgi tas sapnis, kas man bija izbraukt cauri visiem Amerikas štatiem, nav vēl joprojām piepildījies. Un tā kā es neesmu tik kompetenta par, teiksim, Amerikas laukiem. Mēs vēl jauni gana, mēs visu paspēsim. Man patīk tā sajūta, kad ir tie cilvēki un kad ir tās vietas, kur tu var dabūt kaut kādu kultūru un varbūt pat daudz. Losandželosā gan tas man pietrūk. Tur ar kultūru kaut kādā ļoti... Disneja koncerta zāle ir, kā arhitektūra, ir lieliski, es nezinu, kā tur ir ar koncerta dzīvi. Daudz tur tā kino, bet ja atklāti, tad ne tur laba teātra, ne izstāžu tā, Es nežēlojos, tā tas ir, neviens jau nebrauc tur kultūru meklēt, bet brauc tiešām strādāt un filmēties. Tad uz Ņujorku. Tad uz Ņujorku, tieši tā, Modernās mākslas muzejs ļoti labi. Jā. Labi. Tā ir tā Amerika, tā ir tā Holivuda, skatoties uz tevi un tavu darbu, Holivuda, skaidrs. Bet ir taču kaut kur būts arī bez Holivudas un Amerikas. Kas ir tas, kas ir bijis tāds atmiņā, viss spilgtākais ceļojums? Jā, no pēdējā gada tā varētu būt Venecija. Jo man bija kaut kādas lomas 3 izrādēs, kur visu laiku es stāstīju par Svētā Marka laukumu un par baložiem un par visu to atmosfēru. Un tad man ļoti liela iespēja, un man atstāja filma Natasha Richardsona, Rupertu Everettu un Svešnieku mierinājums ar Kristoferu Vokenu. Un tā filma bija tik briesmīga. Un man vajadzēja tieši tur saskatītās un atrast tās mazās ieliņas. Un, protams, ka tu jau nevari atcerēties, kura iela tā ir, jo tās visas ielas tur ir stipri dīvainas. Bet tas mans atklājums Venecijā bija tie nenormāli mainīgie laika apstākļi. Un no rīta tur pēkšņi saule,
pa zemes virsmu staigā un burtiski pusstundas laikā savalkās tāds negaiss un līs tāds lietus, kad mēs tieši arī bijām ekskursijā nevis ar gondolu, bet ar mazo prāmīti un braucām. Tas bija burtiski 2 dienas pirms Venecijas kinofestivāla, ja nemaldos, tad 29. augustā, un festivāls sākās 1. septembrī. Un tad visa pilsēta jau bija tādās festivāla gaidās. Un, protams, man vienmēr patīk līst. Venecijā gan nevar aizslēpties, lai tiešām neuzdurtos kādam turistam virsū. Jā, bet ir daži vai braukt pilnīgajā nesezonā. Jā. Nu, augustā, piedod, laikam, nē, bet izdevās arī uz blakus salām, uz Lido vai uz Murano vai Burano. Diemžēl nē. Tad to stikla pūšanu, jā, skatīties. Nu, stikla pūšana ir retos gadījumos ir ne turistisks pasākums. Viņi ir atrodami. Tāda ir vieta, kur viņu tiešām meistari to dara. Meistari to dara no sirds, un nevis tāpēc, ka turisti ir samaksājusi savu eiro vai dolāru. Bet, jā, Murano ir tāda atsevišķa pasaule, Burano ir vēl atsevišķa pasaule, un vēl ir salas, kas ir, kuras mēs vispār neiedomājamies, ka tā, tur Venecija ir San Marko laukums. Bet īstenībā San Marko laukums tas ir tas turistu pasākums. Ja nu vienīgi 7 no rīta ir mese katedrālē. Un neviens turists tik agri nevar piecelties, vai ne? Bet taisnība sakot, bija ļoti kārdinoši skatoties tur uz tām mazajiem balkoniņiem un mazajiem dzīvoklīšiem. Es domāju, tur varētu paņemt kaut kādu rakstu darbu pašam sev, kaut ko sākt rakstīt. Un, ja vajag tā pilnīgi norobežoties, tad kaut kādu mēnesi nodzīvot pilnīgi izolēti. Tas arī varētu būt viens no sapņiem, ja mēs tā definējam, kaut kas tāds. Tā dzīve par īsu, lai izdarītu visu, bet tas varētu būt tāda ļoti laba pieredze. Bet tā, ka es gribētu tur būt pilnīgi viena, bez nekādiem attachmentiem. Un tad ieteicams varbūt tās arī februārī. Varbūt kaut kādā pilnīgi. Pirms karnevāla. Un, protams, man pilnīgi fascinē visi tie zivju tirgi un Venecijas zivju tirgus. Un vispār tie tirgi, man patīk iet un rakties pa visām netīrām ielām un skatīties uz sienām un skatīties uz visām tām vecajām putekļu kārtām un visu to kultūras slāni. Viss tas, kas nav Losandželosā un Holivudā. Losandželos jāatzīst, ir arī diezgan apskrupusi. Tā, kad es biju pirmo reizi 2001. gadā, es domāju, ko viņi te visi bļauj, kas tas vispār ir, kaut kāds ārprāts. Bet tās Losandželos noslēpums, to tu noteikti arī ievēroji, vai ne? Kad ir tādas mazas necilas durvis, pēkšņi tu ieej iekšā, tur atveras, un tur ir spoguļi un stikli un zelti. Un tur viss ir tā kā tādā aizspogulijā. Nekas uz āru nav redzams. Viss ir tur iekšā. Tālu projām. Paldies, Agnes. Paldies par Holivudu, paldies par Venēciju. Starp citu, Holivudā ir vaska raidījumi. Vaska figūru muzejs jauns, Madame Tussauds no pagājušā gada tikai. Arī tas ir objekts. Tas ir jauns objekts. Paldies. Lūdzu. Paldies.